Tā, otrdien, 14. maijs. Mūsu dārgais budžeta variants viesnīcai. Startējam no Antverpenes uz Brīgi. Šodien gan sola lietu. Redzēs, kā būs. Nu tā, esam klāt Brigē. Un lēnītēm dodamies. Baigi lauku. Nu, te ir parks, te ir Minnevoteras parks. Pasties, te jau kaut kāds smukums. Pasties, redzi? Viņi laivās sataisījuši dārziņus. Redzi? Šis ir ļoti smuki. Artur! Tāda ļoti omulīgs stūrītis tāds, vai ne? Daudz sportistu. Kačoku te nav, bet sportistu daudz. Kačoks mēs Antverpenē redzējām. Kačošanās jau ir kaitīgi. Nu jā. Dambis jau tas nav, tur tak caur tas ūdens. Viņš jā, tāda kaut kā dīvaini virpuļo. Griežamies pa labi. Grains. Paradise. Tur kaut, redzi, ja tev ir audio gids, tad tu klausies numuriņu 12 un tev viss pastāst. Jā. Tā kā varbūt apmeklējums ir jāsāk ar turismu informācijas centru vai arī kādu aplikāciju, ko tu ielādē un tad tev viss stāst. Nu, Latvijas ne. Varbūt tu varētu izvēlēties krievu valodu. Jā. Osters? Ko viņi tur izvēlē? Nu, šitie Jēzus liecinieki vai kāds tur. Mums Liepājā taču ir tāda stāv. Un visur būs teksts navigācijas, kur ir jāpagriežās, kur nav jāpagriežās. Jā, ļoti, nu, šī jau ir vieta tāda ar auru. Jā, nu, bet tas te ir. Mēs tūlīt iziesim cauri pārtiņiem, un tad mēs iesim pāri tiltam. Fabrīki tur. Nu, tā izskatās. Nu, te viss ir tāds zāle nav pļauta. Paldies sūdzēties te. Bet te ir savu atmosfēru. Jā, lauka tāda, nu. Zivīgums. Re? Beguinaile hause. Tā, un tad mēs laikam izējam no tās ārā. Nu jā. Tas jau tā dara. Es ceru, ka viņi nav dusmīgie gulbi. Pasies tā, viņi te dzīvojās, un reku, spalvas iet pa gaisu, viņi tādi lieli tie gulbi. Jā. Grūti šitiem. Varbūt tev vajag tādu spilvenu ar kaķi. Jā. Harijs Poters, reku, tev ir, tu pieminēji Hariju Poteru. Skaista ēka. Pagriezieties pa kreisi. Man visos video būs navigācijas norādījumi, kur mums jāgriežas. Īstās beļģu vafelītes cenu es neredzu.
50 centīm. Jā, kā tad? Beļģaus. Reku, te ir šokolāde arī veikals, redzi? Šokolāde. Šis jau ir ekskluzīv. Tā kā īsti mākslas darbi, paskaties. Plastmasa. Jā? Es domāju, ka nē, bet ļoti skaisti izskatās. Skaisti kanāliņi. Jā, bet protams. Tik jāuzmanās no riteņbraucējiem, tie te šaujās tā kā zibeņi. Skaisti. Viss te vēl ir ciet, vēl ir ragars. Jā. Bet cikos te taisās vaļā, tur nekur nav rakstīts. Baznīcā tur kaut kas notiek, tur ērģeles spēlē, bet vai tur vienkārši kaut kāds dievkalpojums vai kaut kāds mēģinājums, nezinu, bet ērģeles spēlē pirmīgi. Kurš trenējās? Nu, jā. Man zina, kas vēl patīk, ka ir agrs rīts un nav daudz cilvēku ielās. Gan jau, ka vēlāk sarodās cilvēki. Reku ir tas tiltels. Kas pa mazām mājiņām tādām. Jā, man teica jau, ka forši tā ir arī izbraukt ar tādu laivu. Divu gulbīšu maziņie, jā? Kaut ko tur, jā, knibin. Atkritumi nav izvērst vēl, bet to jau noteikti izvedīs. Vecais tirgus, zivju tirgus, man liekas, ja es nemaldos. Un daudzas mazas šauras ieliņas. Vaigie zelta vārti, paskaties. Jā. Aldis stāstīja, ka Ukraiņu karogi nekur nav Eiropā. Jā. O, tur mēs pieies arī klāt.
Šitās, redzi? Reku konfekšu kaste 16,50. 250 gramu maksā 14,25 €. Ne, nu jā, 14,25 €. Nu, apsties. Šitā cepuru negribētu. Nē, negribētu, nē. Ejam. Ļoti stilīgi izskatīties. Tas ir traki, ja ģimenē viens ir šopingers un otrs nē. Reku vafeles arī. Es bez gāzēm šodien. Cik tu te? Nezinu. Te pa 7 €. Cik? 7. Tas 7. Nu, tur bija rakstīts 7 €. Es nezinu, kas piedāvājumā. Kaut kādu bubble tea. Vecpilsētas galvenais laukums. Spāņu daudz dzird. Tā vienkārši.